Labdien, dārgie novadnieki! Šogad mēs svinām 34. Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienu. Tālajā 1990. gadā, 4. maijā, tika pieņemta Latvijas Republikas neatkarības deklarācija. Tas bija pats pirmais un lielais solis, lai mēs atkal nostātos uz demokrātijas un uz brīvības ceļa. Šajā deklarācijā arī tika atzīts, ka Latvijas Republika ir pastāvējusi de jure kopš 1918. gada, un arī laikā, kad tā atradās Padomju Savienības okupācijas režīmā, tā nezaudēja savu starptautisko subjektu stāvokli. Tagad, pēc 34 gadiem, atskatoties uz okupācijas 50 gadiem, mēs zinām to ļaunumu, ko tas nodarīja mūsu valstī, mūsu tautai, mūsu republikai. Nav nevienas ģimenes, nav nevienas tautsēmniecības nozares, kas nebūtu cietusi Padomju okupācijas režīma rezultātā. Tika sagrauta ekonomika, tautsēmniecība, cieta ģimenes, un to visu mēs pārdzīvojām. Atskatoties pēc 34 gadiem, mums ir jādomā par nākotni. Mums ir jāizvirza augsti, lieli, ambiciozi mērķi. Mums ir jādomā par savu neatkarību, par savu valsti un jāciena demokrātiskās un brīvības vērtības. Karš Ukrainā ir izrādījis milzīgu izaicinājumu visai demokrātiskajai sabiedrībai, un mums ir pienākums Ukrainai palīdzēt. Demokrātija un brīvība nav tikai tiesība vai dāvana, tas ir arī pienākums. Tas ir pienākums vienmēr būt sardzē par brīvību un demokrātiju savā valstī, un vienmēr ir jāatbalsta tos, kas cīnās par savu brīvību un neatkarību. Tādēļ mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu un domāsim arī par savas valsts aizsardzību un savas valsts drošību. Šodien es vēlos jums novēlēt lielāku ticību savai valstī, pašiem sev un savai tautai. Lai gaiši jums šie svētki, lai Dievs svētī Latviju!